Labdien! Mani sauc Iveta Krastiņa, un tu esi kopā ar Labklājības studiju. Šodienas nodarbība mums ir kā turpinājums iepriekšējai nodarbībai, kurā mēs runājām par afirmāciju un iesākām arī savu darbu, kurš bija tieši kā ierobežojumu noņemšanas algoritms. Pamata algoritms un tieši ierobežojumu noņemšanas. Ja tu atceries, mēs runājām par tādu lietu kā Roberta Dilsa piramīdu, loģisko līmeņu piramīdu, kurā mēs runājām, ka tātad uz šo te 4. līmeni, kas ir priekšstati un pārliecība, strādā neirografika, kas ir ierobežojošie un aktivizējošie faktori tieši šajā 4. līmenī. Un veicot izmaiņas šajā līmenī, var tikt veiktas izmaiņas arī visos pārējos līmeņos. Tas viss ir par tevi pašu. Un tātad, kas tev šodien ir nepieciešams? Šodien ir nepieciešams nedaudz, iespējams, ka tu gribēsi nedaudz rupjāku flomasteru. Kaut gan es izmantošu uzreiz, es jau zinu, ka es izmantošu rupjo melno marķieri, ja? Permanento marķieri. Tievais marķieris mums bija pagājušajā reizē, tad, kad mēs veicām visu šo krustpunktu noapaļošanu. Es ceru, ka šo darbu tu esi paveikusi, un tātad pie tā mēs vairs šobrīd neatgriežamies, bet pats darbs tev ir nepieciešams. Tātad šis melnais permanentais flomasters un dažādu krāsu marķieri. Es iesaku, tāpat kā daudzi neirografikas speciālisti, mēs iesakam vismaz sākumā noteikti strādāt ar marķieriem, šiem plakanajiem, kuri ir koši, un ar viņiem ir arī ātrāk krāsot, un tātad mēs savu darbu varam arī veikt ātrāk, un viņš sanāk košs un skaists, un vienmēr sakot, viss ir labi. Tātad, pagājušajā reizē mums bija šis izmetums uz lapas, bet ja mēs atgriežamies vēl pirms tam, tātad vispirms mēs sākām ar afirmāciju, ja? Tātad bija afirmācija, noformulējām, uzrakstījām, es sniedzu dažādus paraugus, kādi viņi varētu būt, šie formulējumi, un ja tu esi palaidis to garām, tad atrod to iepriekšējo video un noskaties, tur ir ļoti daudz paraugi un ieteikumi, kā veidot afirmāciju. Tā ir uzrakstīta lapas otrā pusē, tur ir datums arī, ja, un darbs bija jāpaveic tik tālu, ka jānoapaļo pilnīgi visi stūri. Šodien mēs ķeramies pie krāsām. Varētu pat arī neapstāties pie kādām 3, var arī ņemt vairākas krāsas, un šeit šajā darbā tam izmetumam un pēc tam visām pārējām līnijām būtu jābūt tā sazīmētām, lai pazūd, nav tik uzkrītoša tā pirmā figūra, kas mums veidojās pēc izmetuma. Tātad ir daudz dažādas šīs te neirografikas līnijas visapkārt. Savukārt tagad ar krāsām mēs to figūru padarīsim vēl neredzamāku un veidosim pavisam citu figūru, citas figūras, un tātad tās varētu saukt tā lielās figūras, vairākas, un līdz šim nebijušas, kuras sastāvēs no vairākām mazām šūnām, no jeb laukumiņiem. Ja, tātad atradīsiet, skatīsieties, kas jūsu darbā tieši ir, kuri laukumi varētu būt tie, kas veidojas šobrīd, tātad tā arī ir tava brīva izvēle. Es teiktu, varbūt, ka atceries apmēram kā tu bērnībā skatījies mākoņos, varbūt kaut ko ieraudzīji, varbūt kaut ko līdzīgi arī ieraugi šeit un rodas kaut kādas asociācijas. Bet tātad svarīgi ir ņemt krāsas. Un atceramies vēl tāda viena lieta, kas varbūt ir tev
līdz šim nedzirdēta. Neirografikā baltais arī var būt krāsa, ja mēs runājam vismaz par šo darbu, tad, kad būs tur kādi citi, tur neirolotus un neirolietus un kaut kas tam līdzīgs, tad tur droši vien gan, ka nē, bet šajā darbā baltais arī varētu būt krāsa. Un tāpat, kā jau es teicu, vismaz 3 ir kā minimums. Es pat ieteiktu vairāk. Atļauj sevi pārsteigt, atļauj sev būt drosmīgam un drosmīgai. Krāsu figūras var iziet, izplūst tā kā no lapas uz ārpusi. Protams, viņas tātad kaut kur var beigties pie lapas malas, mēs krāsosim, ja? Un tu vari vizualizēt, kā tas varētu turpināties. Ja iepriekš tev arī bija sajūta, ka tu varētu šīs līnijas vilkt uz āru, tu tā vari arī darīt. Pielikt vēl blakus kādu lapu. Viņas var salīmēt ar balto, teiksim, lentu, līmlentu, salīmēt vai ar līmi vienalga, un tu vari šīs līnijas vilkt un papildināt savu darbu uz visām pusēm, ja tev ir tāda vēlēšanās. Bez tam, ja tu zīmēsi vairākus darbus, tad arī tu vari likt darbus kopā un skatīties, kas izveidojas. Bet te man ir jāteic viena lieta, kas ir neirografikā ļoti svarīga. Neirografikā drīkst dienā zīmēt vairākus darbus par vienu tēmu. Par vienu. Bet nekādā gadījumā nedrīkst zīmēt par vairākām tēmām. Tātad izdomāt, ka tu ņemsi 2, 3 afirmācijas un par katru zīmēsi savu darbu. Nē. Tam ir jābūt viena tēma, vienā dienā. Darbi var būt vairāk. Cik tev ir pacietība un cik tu vari tam veltīt. Tātad, labi, ķeramies pie krāsām un krāsas mēs krāsojam. Kā tev patīk, sāc no vidus, sāc no malas, bet kaut kur iztēlojies, kur varētu būt kāda figūra tavā darbā. Un paņem sev vispatīkamāko, kuru tu gribētu, un vienkārši sāc to darīt. Sāc krāsot, krāsas var pārklāties. Vai šoreiz tā vajag? Skaties pats un pati, kā tev šķiet, bet rūpīgi tātad ņem savu darbu, un es te redzu, man patiktos, piemēram, lūk šāda te figūra, es viņu jau varu apvilkt apkārt, un tad ņemšu un ļoti rūpīgi izkrāsošu. Tagad es video apturēšu, vienkārši turpini darbu pie krāsošanas ar vairākām krāsām, un tad, kad būsi izkrāsojis darbu, tad slēdz video atpakaļ un skaties turpinājumu. Un tātad atgriežamies pie darba. Darbs ir izkrāsots tādās krāsās, kā tu vēlējies. Vēl vari pakavēties pie tā, kādas sajūtas bija, par ko tu domāji, saistībā gan ar uzrakstīto afirmāciju, gan vispār, kas notika tavā galvā. Un šobrīd tālāk darbam ir nepieciešams jau resnais marķieris. Un ko mēs darīsim? Mēs vilksim ar šo resno marķieri pāri pa savu darbu tās saucamās lauka līnijas. Tādas mēs vilksim 3 līdz 5. Kā tev gribētos, cik daudz tas ir. Līnijas mēs velkam lielākoties pa vietām, kur nav jau kāda līnija. Bet, ja ir vietas, kur gribas pārvilkt pāri pa esošo līniju, tad, protams, to var darīt. Tātad pāri visam darbam no vienas malas līdz pat otrai malai. Mēs velkam lauka līnijas, pat diagonāli, 3 līdz 5. Tātad, un saglabājot plūsmas virzienu. Tas nozīmētu, ka mēs netaisam tādus, nevelkam tur un pēc tam kaut kādā brīdī pagriežam un velkam atpakaļ.
Nē, tas būs tā no vienas puses uz otru. Kā arī domā šajā brīdī par to, kā piepildās tava afirmācija un kā viņa viegli plūst. Tā, es uzvilku 4, un man šajā brīdī vairāk negribas vilkt līnijas, bet tu vari vēl pievilkt 5, ja tev gribas. Tālāk mums ir fiksācija. Tagad ir jāatrod zīmējumā kāda vieta, kuru tev gribētos nofiksēt. Tas būs, mēs vilksim ar resno marķieri, kaut kas līdzīgs aplim, ovālam, kaut kas tam līdzīgs, ja, tas nevarētu būt 4 stūris, romps un tam līdzīgi. Tātad tas būs maksimāli kaut kas līdzīgs kaut kam apaļam vai ovālam. Un tātad izdalīsim to vietu, iezīmējot to kā situācijas un stāvokļa risinājumu. Tātad tev ir afirmācija, kur tas risinājums, un te viņš ir. Tātad ir. Mēs nofiksējam šo risinājumu. Tādu šo te fiksāciju vajadzētu vienu noteikti, varbūt vēl varētu uzvilkt arī otru, bet tātad viņai kaut kur ir jāiet pa kādu jau esošo līniju šai figūrai, un kaut kāds kopums jānofiksē. Tas var būt krāsu, dažādi laukumi apvienoti šajā fiksācijā. Es, piemēram, iezīmēju šeit, un šo līniju padari maksimāli izteiksmīgu. Tātad viņu arī velkot tādu resnāku, viņu var nopaļot vairāk, piezīmējot kaut kur tātad biezāku šo maliņu. Šis ir situācijas risinājums, lai piepildās tava afirmācija. Mana. Es zīmēju par savu, tu par savu. Tā, izjūti to sajūtu, kāda tev ir. Un, jā, man gribētos iezīmēt vēl vienu, kā palīgu šai situācijai, bet to var nezīmēt. Ja tev pietiek ar vienu, tu zīmē vienu. Tā. Tas arī būtu viss attiecībā uz zīmējumu. Tagad ir vēl viena lieta. Tu vari ņemt nākamo lapu, otrā pusē uz šīs lapas uzrakstīt atkal savu afirmāciju, tieši to pašu, kura ir bijusi šeit, un 2 minūšu laikā uzrakstīt maksimāli daudz vārdus. Minimums 20. Tā būs kā tēma numur 2, un tad, kad tu būsi uzrakstījusi tos 20 vārdus, salīdzini tos ar šajā darbā uzrakstītajiem, kas bija otrā pusē. Kādi ir šie vārdi, kā viņi rakstījās, cik tie bija viegli vai grūti nāca
pie tevis, vārdi drīkst atkārtoties, un nosacījums jau ir tieši tas pats, kā iepriekšējās reizes, 2 minūtes rakstot šos vārdus. Bet pievērs uzmanību, jā, kas ir pamainījies un tieši kurā brīdī, un esi atklāts pret sevi, jo tev nevienam nekas par šo nav jāstāsta. Tas ir tikai tavs darbs un tavs sajūtas. Ko tu vari darīt tālāk ar šo darbu? Atceries, mums bija darbs, zīmējums, kurā mums bija resursi. Arī šeit tu vari papildināt šo darbu ar tēmu resursi, kur tu vari atkal uz tās tātad otras lapas, kas tev būs, kur ir uzrakstīti jau afirmācija un 20 vārdi, atliec lapas vidū savu afirmācijas punktu, izzīmē figūru un izzīmē pārējos vēl figūrās ietērptos kādus vismaz 5 savus resursus un strādā ar neirografikas līniju. Tā, ierobežojumu noņemošajam algoritmam vēl ir arī citi varianti, vēl ir 2. un 3., bet par tiem jau mēs kādā citā reizē, ja tev būs vēlēšanās sazināties ar mani un strādāt ar neirografiku, lūdzu, laipni lūgts un lūgta. Vienmēr esmu gatava sarunāt individuālu mūsu tikšanos, kura var notikt kā klātienē, tā arī Zoomā. Ieskaties Labklājības studijas mājaslapā, tur tu atradīsi piedāvājumus par randiņš ar sevi un tieši par neirografiku, tātad, kur ir runa. Un tiekamies jau nodarbībās citās reizēs un citos darbos. Lai tev veicas, lai tev izdodas piepildīt savu afirmāciju. Ar tevi biju kopā es, Iveta Skrastiņa un Labklājības studija.